Labdien, kā jūs lūdzu saucat? Anna. Mēs jums gribētu pajautāt, kāds ir jūsu mīļākais Valmieras kultūras pasākums? Jebkurā laikā, kādu jūs esat apmeklējis? Globālās ciemats. Jūs pat no Valmieras? Jā. Un pārstāvat arī globālo ciematu? Jā, organizēju globālo ciematu. Un kādus vēl pasākumus jūs vēlētos apmeklēt Valmierā, piemēram, kāds brīvdabas vai... Es gribētu brīvdabas akustiskos koncertus. Jā, paldies. Jā. Kā jūs lūdzu saucat? Elīna. Jūs no Valmieras? Jā. Kāds ir jūsu Valmieras kultūras pasākums mīļākais? Jebkādu laiku? Vai... Droši, reklamāti. Mīļākais pasākums, nezinu. Nē, droši vien, ka pilsētas svētki patiesībā. Jūs katru gadu nākat? Jā, tiešām. Un kāds būtu pasākums, ko jūs vēl vēlētos apmeklēt? Kādu brīvdabas vai akustiskie koncerti? Vai, Es domāju, ka patiesībā būtu forši akustiskie koncerti kaut kur ar svecītēm un par romantisko. Labdien, kā jūs lūdzu sauc? Dien, man sauc Krista. Mēs jums gribējām pajautāt, kāds ir jūsu mīļākais Valmieras kultūras pasākums? Jebkurā laikā, kādu jūs atceraties, varbūt, kas jums īpaši paticis? Pasākums. Es ļoti daudz eju uz teātru, man teātris ir ļoti tuvs un mīļš. Labi, un kādas vēl pasākums jūs gribētu Valmierā, kādu varbūt pietrūkst vai... Es domāju, jauniešiem ir pasākumi, bet es domāju, ka varētu vēl kaut kādu, ja mums ir sporta pasākumi jauniešiem, tagad, piemēram, Getiņš ir Valmierā, bet es domāju, ka vairāk uz kultūru tendēt, uz mūziku, varbūt savveidu teātris māksla. Tā varētu būt, es nezinu, kāda ideja par jauniešu mākslas nedēļu vai dienu vai kaut kā tā. Jā. Kad tieši jaunieši varētu orientēt uz mākslu, koncentrēties. Paldies. Paldies. Jauks sēd. Labdien, kā jūs lūdzu sauc? Jānis. Kāds ir jūsu mīļākais kultūras pasākums, ko esat apmeklējis Valmierā? Valmierā? Jā. Piemēram, pilsētas svētki vai kaut kādi koncerti vai... Varbūt estrādē patīk kaut Gaujas marš. Gaujas marš. Kāds pasākums jūs vēl vēlētos apmeklēt? Kaut kādu nebijušu? Valmierā? Jā. Nebūs grūti, Jā, teātris. Labi, paldies. Varbūt brīvdabas teātris, vai ne? Jā. Jā, paldies. Lūdzu. Labdien, kā jūs lūdzu saucat? Man sauc Ieva Klibus. Jūs esat no Valmieras? Tagad esmu Valmierīga, jā. Prieks, ka pievienojāties. Varbūt tad jums ir jau zināms kāds mīļš kultūras pasākums, kas ir noticis Valmierā. Kāds ir jūs mīļākais pasākums, ko esat apmeklējis? Vai. Jā. Es tā daudz bēju ārā, bet šogad, un es biju arī pāris apakaļ uz pilsētas svētkiem, tie, protams, ir ļoti krāšņi un ļoti daudzveidīgi. Ļoti man patīk 18. novembra svētki arī. Jā. Kāds vēl varbūt pasākums jūs gribētu Valmierā, kas varbūt nav, vai ko jūs vēlētos apmeklēt? Tā kā vairāk āra vai iekšas? Jā, īstenībā vienu brīdi bija tāda kā galdspēļu vakar, kas varbūt būtu netik, kā lai to saka, moderni vai kā, bet galdspēļu vakar, kas būtu ļoti kultūras namā. Kādreiz bija Vizims augstskolā, mēs labprāt gājām un bija interesanti ar vecākiem, jaunākiem. Tas man ļoti patika. Nu, tad viņi vajag pareklamēt vairāk. Jā, labi, paldies. Jauks sargs. Paldies. Labdien, kā jūs lūdzu saucat? Labdien, Jolanta Irbe. Jūs no Valmieras? Nē, no Brengbuļiem. Bet Valmierā esat diezgan bieži, vai ne? Jā. Kāds ir jūsu mīļākais pasākums Valmierā, ko esat apmeklējis? Kultūras pasākums kaut kāds? Kas vislabāk palicis atmiņā, varbūt? Vienalga, kurā laikā neobligāti šajā gadā varbūt, bet... Dziesmas. Kāda dziesmas, jā? Gaujas sarki, jā, tad parasti dzied un dejo. Varbūt ir kāds pasākums, ko jūs vēlētos apmeklēt, bet kas nenotiek vēl? Ko jūs, vispār tā vasarā šajā vēl? Kad koncerti īpaši? Vairāk bērnu koncerts varētu esi. Labi. Bērniem izpalsties. Paldies. Jauks sarki. Labdien, kā jūs lūdzu saucat? Evita. Jūs no Valmieras? Nē. Bet esat bijusi? Jā. Varbūt jums ir kāds mīļš kultūras pasākums, ko esat apmeklējusi?
pilsētas svētki ir pirmais tāds? Nē, kad es esmu Valmierā, kaut kas ir, tad mēs nākam, bet kā lai es teiktu, ka mīļš un speciāli dēļ tā braukšu šeit. Kāds, kas palicis atmiņā, varbūt tas labāk tā teikt? Nē. Protams. Dien, kā jūs lūdzu saucat? Oskars. Jūs no Valmieras? Jā. Varbūt tad varat pastāstīt, kāds ir mīļākais kultūras pasākums, ko esat Valmierā apmeklējis? Nu, jebkādiem laikiem sen varbūt arī, vai tagad nesen? Tagad sveiks atmiņā, tagad šitais patīk. Šie pilsētas svētki. Un kāds varbūt tad būtu pasākums, ko vēlētos nākotnē apmeklēt, kas varbūt nav Valmierā vai arī kādu, ko vairāk vajadzētu, jā? Tā. Rudnīte, kas mums vēl tāds interesants? Kur mēs bijām? Rokfestivāls mums vairāk nav. Tādu vajag. Jā? Jā. Paldies. Jauka sēta. Dien, kā jūs lūdzu saucat? Man sauc Kristīna Guļa. Jūs esat no Valmieras? Jā. Tad varbūt noteikti jūs zināsiet pastāstīt, kāds ir jūs mīļākais kultūras pasākums Valmierā, ko esat apmeklējusi? Vienalga no sen vai nesen? Jā. Nu, varētu teikt, ka man vislabāk patīk pasākumu vasarā, īpaši pilsētas svētki, jo tur ir ļoti daudz dažādas aktivitātes un nav vienveidīgas tās tie pasākumi. Un tad varbūt kāds ir nākotnē, ko jūs kādas pasākumus vēlētos redzēt Valmierā, kādas vēlētos apmeklēt? Valmierā noteikti vajadzētu vairāk bērnu pasākums, kur varētu piedalīties ar maziem bērniem tādas vienkārši aktivitātes. Varbūt kādi koncerti brīvdabā, ne tik īpaši nestrādē, bet kaut kur centrā. Tie varētu būt diezgan aktuāli. Labi, paldies. Jaukas. Labdien, kā jūs lūdzu saucat? Madara. Jūs esat no Valmieras? Jā. Tad jūs noteikti zināsiet, kāds ir jūsu mīļākais kultūras pasākums Valmierā, ko esat apmeklējusi? Pārsvarā koncerti. Koncerti? Visādi, kur uzstājās Olga Riecka, ārā arī. Ārā? Teātri, tā. Un tad varbūt kaut kas pietrūkst Valmierā, un varbūt jūs vēlētos vēl kaut ko jūs vēlētos nākotnē redzēt, dzirdēt? Kaut kāda ārzemnieku smoki grupa varētu atbraukt uz Valmieru. Jā. Un arī tie kādi country kaut kas no ārzemniekiem. Labi, paldies. Jauks. Dien, kā jūs lūdzu saucat? Artūrs Laimīt. Jūs esat no Valmieras? Jā. Un kāds ir jūsu mīļākais kultūras pasākums, ko esat apmeklējis? Vienalga, kad sen, nesen? Valmierā? Jā, Valmierā tieši. Droši vien, ka Valmieras svētki. Pilsētas svētki? Jā. Pirms kādiem šogad patīk? Nezinu, pagaidām. Jā. Pagaidām, jā. Un kāds ir pasākums, ko jūs vēlētos apmeklēt nākotnē vai tuvākajā laikā? Pašam jāizdomāja pasākums. Jā, nu kāds, kas nav bijis Valmierā varbūt vai gribētos tādu kaut Es gribētu kaut kādu autorālību pilsētas ielā. Labi. Pa tiltu. Paldies. Pa tiltu. Jaukas svētkus.